Ar zaudējumu Šveicē 2-3, bet tomēr izcīnījām punktu. Tā visi secinājumi šovakar. Mēs, jāsaka, ne tikai ļoti smagi sākām šo spēli, bet vispār mēs lēmumos, rīcībā, kustībā bijām lēni, varbūt kaut kur bailīgi, varbūt tā ir mana vaina, ka es pirms spēles teicu, jā, mēs nedrīkstam iekrist tur, mēs nedrīkstam iekrist to, mums jābūt pacietīgiem. Varbūt tas kaut kādā ziņā nobremzēja komandu un daļa jāuzņemās man pašam, bet tajā pat laikā, tad, kad tā spēle ir tik tāda nevedās, viņa, teiksim, galīgi tā, kā mēs to gribētu, nav tās kustības, ne lēmumos, ne izpildījumā, izstāsta, kā mēs būtu aizmirsuši, kas mums jādara. Tomēr ir svarīgi turēties pie spēles, neatlaist pretinieku un, protams, mēs bijām tuvu, lai uzvarētu, sāpīgi zaudēt, bet tāpat laikā pie tā, kā mēs šodien spēlējam, mēs to punktu izcīnījām. Labās lietas noteikti punkts izcīnītais, turpinot cīņu par play-offu. Kas vēl no spēles tev patikās? Guvām vārds vairākumā, neielaidām mazākumā. Tas ir svarīgi. Un jā. Lai vai kā, mēs tur cīnījāmies ar ko varējām. Smags sākums ne tikai visā izpildējām, bet mēs uzreiz zaudējām Uvi Lazarēnaku un izskatās, ka tas ir uz ļoti ilgu laiku, ka tur ir nopietni. Tāds ir hokejs. Bieži negadās redzēt, ka gan viena komanda neiemet no 5 pēcspēles metieniem, un arī otra neiemet. Pa pēcspēles metieniem tavs skatījums. Ir cilvēki, ir treneri, kas saka, ka tā ir loterija. Es tam nepiekrītu. Es saku, ka tā ir meistarība un psiholoģija. Kāds bija tavs vēstījums puišiem pēc spēles? Būt īsumā. Īsumā, ka to, ko es teicu, ka pie tā, kā mēs spēlējām, mēs izcīnījām punktu, bet tāpat laikā katram jāparakņojas sevi. Kāpēc mēs šodien tā spēlējām? Mums otrā spēle pēc kārtas nav jautājumu, bet Šveice tieši tāpat spēlē otru. Jā, viņi tur atpūtās, teiksim, 3 stundas vairāk nekā mēs. Kādu procentu es noteikti viņiem devu. Bet tajā pat laikā mums ir, teiksim, šīs dienas spēlē diezgan liela daļa spēlētāju, kur nevar savu uzsist uz plecu un pateikt, ka šodien spēlē labi. Paldies!